plānots šeit working space. Ticis diezgan lielos tiesu darbos. Es neļāvu filmēt ar lielo kameru. Atpogām acīm. Čau! Šodien apskatīsimies jauno ofisu. Tehniski pagājušajā nedēļā parakstījām līgumu, saņēmām atslēgas. Pastāstīšu nedaudz par to iekārtojumu. Praktiski, ja iepriekš mums bija tāds mazs vienkārši kabinets ar vienu galdu un 8 krēsliem, tagad ir plašāka telpa. Attiecīgi plānots šeit working space, kur būs tāda darba sala. Pašlaik 6 cilvēkiem kopā, tā kā doma piesaistīt vēl arī kolēģus. Tāda ir doma šo telpu vēl iekārtot. Pēc idejas nākotnē dashboards būs ar rezultātiem. Kurus apskatīs, te varbūt arī prezentācija vieta ar kaut kādu tāfeli. Tur pagaidām tiek iekārtots konferenču tāda istaba. Attiecīgi pieliksim televizoru, labākus krēslus nopirksim, daudz basic. Te ir doma vienkārši tāda neliela atpūtas telpa. Attiecīgi ieliksim divānu, žurnālu galdu, nelielu virtuves kā iekārtojumu saliksim. Lokācija baigi labā īstenībā, mēs esam tuvu Spicē, ļoti aktīvi, visi veikali, restorāni, vietas, kur paēst, ir blakus arī. Daudziem mūsu klientiem šeit tūmā atrodas. Galvenais fokus bija, ka būtu atsevišķs meeting rooms, lai klients var atnākt, pārunāt rezultātus un saprast to, kā viss notiek. Šodienas plāns ir aizbraukt uz veco ofisu, parādīt, kur viss sākās, salīdzināt ar šo jauno, kas ir lielāks un labāks, es teiktu, un arī lokācija ir reprezentablāka. Tad ir doma paskatīties arī daļu no mēbelēm jau šodien IKEA, paskatīties galdus, krēslus, lai arī daļa no komandas jau var sākt strādāt šeit uz vietas, un pakāpeniski mēs varam to visu iekārtot. Testing, all right. You can cut out that other shit. Hey, yo, aim. Yeah. Run it up, Blondo. O, jau viens bija. Teikt, mēs braucam uz veco ofisu, apskatīt, kā bija pirms tam dzīvot, lai salīdzinātu, kur mēs tagad esam izauguši. Tehniski apskatīsimies, kur mēs visu sākām. Bija vēl viens cits ofis, bet tajā pašā ēkā. Sanāk, aģentūras atvēru, vispār uzņēmumu 22. gada beigās. Sākajās kaut kādā oktobrī, kaut kur tādā oktobrs, novembris, jau vispārībā darboties. 23. gada jūnijā mēs paņēmām ofisu, tas bija tāds 20 kvadrātmetru ofis. Viņš bija arī pieejamākais un lētākais un labākais tajā cenu diapazonā uz to brīdi. Tad kaut kādu gadu mēs arī tajā 20 kvadrātmetru nostrādājām. Es teiktu, no ofisa ir labāka komunikācija, tas jau ir viens, otrs efektīvāks darbs, jo viens ar otru var sastrādāties, saprast, kur katrs ir kurā līmenī ar esošo darbu, esošo projektu. Tas viennozīmīgi ir daudz produktīvāk un efektīvāk. Protams, es uzskatu, vajadzētu miksēt, ka ir gan no mājām, gan no ofisa, lai arī kaut kāda ērtība ir. Viennozīmīgi jau pāris dienas ar Danielu iztestējām, ka reāli kaut kādas lietas, kas ir jāatrisina, viņas atrisinās daudz ātrāk, ja strādājam pie viena galda kopā. Jā, nav arī distractions tik daudz. Tev ir darbs un viss. Tu to aģentūru izblūro vai uzliec pīkstuli vai tā, bet ir tāda aģentūra. Un viņi bišķiņ diezgan daudz kopēja to, ko mēs darījām un ko vēl projām daram. Un vispār to mūsu konceptu. Mums sākumā tas koncepts bija, kad mēs esam tikai Google Ads aģentūra. Un šitais nomirst. Viņi riktīgi kopēja mūs. Un mēs zinājām, ka tas īpašnieks, viņš strādāja citā vēl aģentūrā. Viņš sāka savu aģentūru paralēli, un tā īsti nedrīkst. Tā kā tev ir tas, laikam, konkurences līgums, vai kā viņš saucās. Katram uzņēmumam savādāks ir, bet tehniski tur tā problēma bija ne tas, ka viņš strādāja tajā aģentūrā, bet viņš taisīja savu un sūtīja potenciāliem klientiem
tās aģentūras, kurā viņš strādā, kā savus klientus, tās jaunās tā kā aģentūras. Piesavinājās tā kā klientus, nu, savā ziņā. Nu, viņš prezentējās, ka viņš tur strādā ar lieliem klientiem, kaut arī viņš strādā ar viņiem kā darbinieks, nevis kā tās savas aģentūras tipa īpašnieks. Nu jā, un tur bija tas, ka, teiksim, viņš tur tiem klientiem rakstīja, ka, nu, īstenībā tādu tīru patiesību par tām reklāmām. Nu, piemēram, lietas, ko neietekmē tieši speciālistu darbs vai aģentūras darbs, kā, teiksim, tur, nu, piemēram, logo parādīšanās pie reklāmas. Attiecīgi, nu, vienkārši specifika, nu, makšķerēja klients, īsāk sakot, ar tādiem vispārinājumiem. Nu, respektīvi, Rihards tā kā savā ziņā pazina tās lielās aģentūras īpašnieku, viņš ar viņu sazinājās, pastāstīja situāciju. Jā, un tad tā kā tas viss kaut kur palika. Nu, mēs nezinājām, kas tur kā bija beidzies. Un es, respektīvi vakar, nejauši uzgāju to, kad šis te sanāk, tas džeks, kas strādā lielajā aģentūrā un aizgāja un sāk savu aģentūru, ir ticis diezgan lielos tiesu darbos un ieberzies uz kaut kādiem vairākiem 10 000. Tā kā, kamēr tu vēl strādā citā darbā, nepiesavinies citas aģentūras klientus un neprezentējies. Vai tūlītās? Šodienas mācību. Un izrādās, tas ir man viens čoms strādāja tajā otrā aģentūrā, un tā mēs tā es to uzzināju, jo mēs nejauši runājoties sapratām, ka abi strādājam to pašu darbu, bet citā aģentūrā. Mēs bijām ļoti izbrīnīti viens par otru. Un ko vēl viņš teica, ka viņi ir skatījušies vienu no mūsu klientu kontiem, kur uzaicināja uz mītingu, lai pastāstītu par ieteikumiem. Viņi ir teikuši, ka tajā kontā reāli nav ko uzlabot. Viņi vienkārši skatījušies to kontu un, jā, bijuši tā kā uz pauzes, jo tur īsti nav ko ieteikt. Un tas tā kā tāds, jā, tas nozīmē, ka mēs darām labu darbu. Tā kaut kā. Tā kaut kā, laikam, mūs šodien spārnoties teiciens. Jā, ka mūsu ofis ir 5. stāvā pašā stūrī. Mūsu bijušās mājas, biznesa centrs fórums. Un pietrūkst pēc kafijas aparāta. Nu, protams, bruņu rupuči vecie labie, tie gan pietrūks, jā. Jā, tagad mēs spiežam 5. stāvu. Okay. Tehniski, nu jā, mēs visu attālināt tā kā arī darbojāmies iepriekš un šeit raitu tā kā braucām. Kafijas aparāts, kas nekad netika izmantots. Ventilators arī tā kā bija augsti. Te pieauga apgrozījums labi. Šeit, teiksim, nu, diezgan mēs arī varbūt sapratām to pareizo ceļu šeit, kā to aģentūru virzīt, kādā virzienā, jo mēs iesākām kā digitāla mārketinga aģentūra, mums bija esošie Google reklāmē, arī Facebook reklāma, sociālai tīkli, bet kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka jāfokusēs uz to, ko mēs darām vislabāk, un tad palika tikai Google reklāma. Tad mēs sākām vairāk to Google virzienu arī uz mājaslapu izstrādi un SEO, un tā arī tas arī tā kā izauga. Esam uz IKEA un pastamies jauniem birojiem mēbeles un iespējams arī kaut ko varētu arī iegādāties, ja atradīsim labus variantus. Dodamies uz IKEA. Ja var painteresēties, kāpēc tieši BMW? Ko? Komfortabla mašīna, sportiska, jaudīga. Nu, reprezentācijas auto īstenībā. Visi klienti vienmēr pozitīvām emocijām, kad atbrauc arī potenciāli, nu, tad kā vienmēr kaut ko jautā, grib iesaisties iekšā. Bet īstenībā kaut kā diviem kolēģiem bija jau BMW, es kaut kā gribēju pievienoties bariņam. Interesanti, kuriem kolēģiem? Danielam un Kristoferam. Man ir 46. vecāks, bet viss ir procesā jaunam. Man of culture. Jep. Nu, mēs esam ieradušies IKEA pirkt galdus, krēslus, vai vismaz izskatīt variantus. Tagad prasam atļauju IKEA, vai varam arī nofilmēt kaut ko šeit. Karoči, mums neļāva filmēt ar lielo kameru. Mums jāiet cauri visam labirintam ārā pa 1. stāvu.
lai noliktu kameru, un tad mums jāiet vēlreiz viss. Un tad ar telefonu it kā var otfilmēt. Bet mums neļauj būt veikalā ar kameru, bet vienīgais veids, kā mēs varam tikt ārā, ir iet cauri veikalam. Ar kameru. Ar kameru, jā. It kā teica, ka kāds skatīsies to kameru, bet šobrīd neviens vēl nav paskatījies kameru. Tas ir, nu, aizies un apskatīsimies, redzēsim. Cilvēkam bez robotām. Tīrjoks, tā, tieši 20 cm arī, štāds golds. Tad tehniski mums vajag kaut kādus konferenču krēslus. Tad mums vajag atslēgt 4 galdus, lai sāk strādāt. Monitors te. Šeit strādā. Tehniski, man liekas, šits normāls. Paņemt rekuru štāds konferenču. 4 konferencēm. Tāds pašs kā ir jau, ja? 720 te galdi. Markus 139, 1276. Tas ir galdi un Markusi. 60. Jā, 2000. Kā jā, atpogām acīm. Mēs tomēr varam to vienkārši visu šito pasūtīt internetā un netērēt laiku. Jā, lai Dzīvē nav esam jākrāmē. redzējuši. To vienkārši, lai visu saudu, pašu saliksim. Mums beigās nostājās uz 2000 eiro, bet vismaz visiem būs, kur sēdēt, strādāt. Tehniski tāds primārais setups, lai būtu visiem, kur darboties, no ofisa strādāt. Un es domāju, tas ir normāls ieguldījums šobrīd, lai varētu jaunu ofisu tā kā palaist darbībā. Nu, šodien ir mēbeļu diena, viens krēsls salikts. Galdi būs jāsaliek, vēl viens laikam palicis ir krēsls. Tad jau būs pirmās vietas kolēģiem gatavs un sāksim ofisā darboties pilnā sparā. Jā. Kur būs tava? Mana? Tur pie priekšniekiem. Priekšnieki ir kā kaudze? Jā, apmēram tur. Nē, kaut kur gan jau pie loga. Ir paredzēts lielais bosu krēsls tāds tāds. Nu, tā kā reiz manējais, tur stāv vienīgais. Ieskap 50 eiro. Nē. Es nezinu, man liekas, iedzīvosies laiku, sapratīs. Tagad viss ir grīdas būs.